Aivars organizēja vakariņas ar konkurentu āboliņu ģimeni. Feliksam nepatīk, ka viņa sieva uz vakariņām nav uzlūgta. Edijs cenšas izvairīties no kopīgām vakariņām ar Ievu. Feliksam rodas ideja, kā atspēlēties Aivaram. Aivaram nepatīk, ka Ieva nav ieradusies uz vakariņām. Ramona satiekas ar Signi. Feliks un Ieva pārsteidz Aivaru ar savu uzvedību. Jūs abi mani vakar iegāzāt. Priekšnieki, es teicu jau vakar, ja man Rusaluška nevar nākt līdz pie āboliņa, bet tad es arinēju. Jā, un tāpēc tu pierunāji ieviet līdz makšķerēt, jā? Kas tur tāds? Un viņš teica, ka iespējams viņu redzēs pludmalē. Bet tā jau arī var būt, kāpēc ne? Nu, nezinu, man tas viss liekas baltiem diegiem šūts. Dien! Jūs laikam meklējat Petersonu kungu. Nē, ienāc paēst. Tad tomēr pie mums iepatikās? Jā. Ot. Mums vakar nesanāca iepazīties. Gunārs Liepiņš, kafejnīcas īpašnieks. Edijs Āboliņš. Zinu. Te būs ēdienu karta. Paldies. Bet es sapratu, ka, Ievai Timermanai te viss piedara. Nē. Telpas, jā. Es īrēju. Varbūt var piedāvāt kaut ko dzeramu? Jā, kafiju. Tūlīt. Un kā klientiem? Tāds patukšs izskatās. Jā, šodien. Es pats brīnos. Parasti mums ir pilns līdz griestiem. Nopietni, jā.
Mums ir ārkārtīgi daudz regulārie klienti. Visa pilsēta nāk pie mums, kā arī, protams, tie, kas ir apmetušies viesnīcā. Pie galdiņiem nav vietu. Pat tā? Jā. Nācās pat iekārtot papildus telpu terasē. Aha, bet joprojām pats stāv pie lietas. Man patīk. Aha, nu jā. Ko tur slēp? Neko. Atkal kaut ko zots, kaut kāda informācija? Tu gan par mani slikti domā. Tu neesi devis nevienu iemeslu, lai es par tevi domātu kaut ko labu. Man likās, ka sievietes stāvoklī kļūst apgarotākas. Pasauli redz tādu pozitīvu. Grūti redzēt pasauli pozitīvi, ja katru dienu jāskatās uz tavu seju. Kāpēc tu man ienīsti? Būtu bijis tikai un vienīgi godīgi, ja tu būtu atlaists kopā ar manu mammu. Es tur vispār neesmu iesaistīts. Viņa zaga. Audits to pierādīja. Es tur ņipričom. To tu vari stāstīt kādam citam, ne jau man skaidrs. Labi, staigā. Strādā. Kāda starpība, vai Ieva iepriekš viņa ir redzējusi vai nav? Jā, bet man liekas, ka Edijs no manis kaut ko slēpj, vismaz nestāst līdz galam. Bet jūs starpā taču viss ir kārtībā. Protams. Vispār jūs abi esat nervozi, kopš pārcēlāmies uz šejieni. Jā, tas, protams, ir saprotami. Tā organizēšana, atklāšanas, tad vēl mēbeļu piegāda kavējas. Personāls arī vēl nav nokomplektēts. Ar personālu nevajadzētu vilkt garumā. Nu jā, CV jau ir sasūtīt daudz, bet izvēlēties var labi, ja kāds 10. Ir jāpieņem vispiemērotākie. Gal galā ir pārbaudas laiks. Mēs varam pēc tam atlaist, bet viesnīcai ir jāsāk strādāt. Jā, bet man gribētos, lai Edijs vairāk iesaistās. Viņš kaut kā visu uztver pārāk mierīgi. Un kur viņš ir? Es nezinu. Viesnīcā viņa nav. Labi, es ar viņu parunāšu. Kā viesnīcas vadība parasti arī šeit tā kā nāk pusdienām? Nu, bet, protams, kāpēc, lai viņi ēst kaut kur citur? Nē, es vienkārši domāju, viesnīcas īpašniecei dažādi hobiji. Nu, jāšana un, laikam, cik es saprotu, arī makšķerēšana. Un tad jau var paķert kaut ko līdzi un ierasties, zini, tikai uz vakariņām, nu. Jā, un es par Ievas plāniem neesmu informēts. Mēs tā viens otram to nestāstam. Tā jūs kafēnīcā, cik tur, viesnīcas kafēnīcā, cik tur būs sēdvietas? Nē, mums nebūs kafēnīca, mums restorāns un, arī bārs. Atsevišķi? Nē, lai viesnīcas klienti var izbaudīt, zini, dažādas atmosfēras, tur brīvāk un tad arī, svinīgāk. Man ir jāiziet līdz šefpavārei, es tikko atcerējos kāds īpašs pasūtījums. Nē, labi. Jā. Čau. Jā. Čau. Čau. Jā, es to gribēju kaut ko parādīt, tikko man no Anglijas pienāca. Tas kauds. Tev jau pēdējais laiks pasūtīt. Jā. Kas ir? Man tas Daniels ir konkrēti izbesījis. Ai, taču neņem viņu galvā. Es nesaprotu, kāpēc viņš var šeit strādāt, bet mana mamma nē. Viņi abi kopā veica visas tās stulbās mahinācijas. Tētis gribēja no viņa tikt vaļā, bet nevar atlaist, ja nav nekādu pierādījumu. Es saprotu. Taču mamma viņā bija tā samīlējusies, pirka dārgas dāvanas, veida uz dārgiem restorāniem, iedomājas uz Kanārijas salām gribēja braukt, 5-zvaigžņu numuriņu ar skatu uz jūru. Visu tikai, lai viņš viņu nepamestu. Man ļoti žēl, ka tava mamma tā notika. Jā, viņa pati ir vainīga. Viņa viņu tā mīlēja. Es viņai biju tukša vieta, viņa neko apkārt neredzēja. Daniels. Un ko tagad? Es nezinu, viņa ir nolaidusies, bet nav arī tā, kā Gunārs saka. Gunārs domāja, ka viņa man maku nozaga. Ko? Nē, tā jau nebija, es vienkārši biju mājās aizmirsus. Man liekas, ka tev nevajag par viņu tik daudz domāt. Jā. Sāpīgi. Vau! Paldies! Kas ir iedomīgs, es palicis. Sasveicināties vairs nemākam. Sveika. Cik ātri mēs visu aizmirstam. Neatceries vairs, kā tu te rāpoji manā priekšā uz ceļiem, ne? Es vērēju mūžīgu mīlestību, un tagad pat vienu vārdiņu pateikt nevar. Tu aizbrauci prom, tu. Jā, es aizbraucu, bet es tev aicināju līdzi. Tu neatceries, ja? Es tev lūdzos.
Ko tu man tagad pārmet? Es biju tevī vienkārši ieķēries. Vienkārši ieķēries, jā, cik skaists apzīmējums. Ļoti precīzs apzīmējums. Vienīgi žēl, ka es tik vēl sapratu, cik liela mūsu gadu starpība. Vecā ātri paliec. Tu to gadu starpību pamanīji tieši tajā brīdī, kad man atlaid no darba. Labi, domā, ko gribi vienkārši. Ej prom no šejienes. Ej savu ceļu, viss. Tu man nesūtīsi tagad projām. Es tad, kad gribējuši, tad es arī iešu. Labi, nu paliec tepat apsēdies. Paskaties avīzes, varbūt tur kāds darba sludinājums būs pēdējā lapas pusē. Zini ko? Tu man nenorādīsi, ko man darīt. Dzirdi? Balta laiva slīd. Ko tu dari? Un apkārt. Ko tu Jūra vien. Šito? Nē. Kāpēc tu neskaties baltās? Kur es baltā likšos uz tādu vēdru? Muļķīgi izskatīsies. Es gribu krāsēt. Nemaz. Kas tev tie par tādiem gadsimtu veciem aizspriedumiem? Labi, klausies. Daram tā. Ja nebūs smuka krāsaina, tad es ņemšu balto. Labi? Jā. Au. Kas? Nē, viss labi. Iespēra. Jā, pieliec roku. Nu? Jā, jūti. Tiešām, iespējams, to tā bieži? Nu, tagad jau arvien biežāk. Ai, man gan gribās ļoti ēst. Tu gribi? Nē, es negribu. Man jāskatās kleitas. Labi, bet tu atnāks man līdzi? Nē, taču Gunārs tur būs. Jā. Es iešu uz kamīnu zāles iešu, ja? Ok, bet tad tu man pēc tam parādīsi, ko tu izvēlēsies. Protams. Ko tu dari? Ko? Nevajag man kaitināt, ja? Tu galvu esi saspiedusi. Te var ienākt klienti. Es arī esmu klienti. Kopš kura laika? Tev tagad vajadzēs pierast, es te bieži rādīšos. Kādā sakarā? Nu, redz, man ir brīnišķīgas attiecības ar manu mīļo meitiņu un topošo znotu. Tā, ja administratoriņi būs pieklājība jāiemācās. Es jau uzvedos normāli. Ejiet pie tās savas meitiņas. Lūdzu, aiziet. Es varbūt gribu atcerēties vecos laikus. Es varbūt ar tevi pārunāt gribu. Es vienkārši nevaru saprast, kā es varēju tev gulēt. Tu taču esi nožēlojami. Vienkārši pretīga kaza. Lasies ārā no šejienes. Vācies prom! Šito tu nožēlosi. Tā nožēlosi. Nu, maita tas aboļš. Atnāca sokšķerēt. Ko varbūt, ka viņš tikai paēst ienāca? Kā tad paēst? Viņš neko neēd, neko pat pasūtīs, nevis lai blendž ēdienkartē. To viņam neviens nevar aizliegt. Tagad nākamreiz ņem zem degunu pabāzīšu falšu ēdienkarti. Tur taču nav nekāds recepts rakstīts, Nu, neuztraucies. vienalga, mums ir jādomā par cenu politiku. Tu manī klausies, kas tev ir ar to telefonu? Agrāk tu vienu īziņu rakstīji mēnesī, tagad visu laiku tu vien dar kā spaidi. Dzirdu, es visu dzirdu. Viņi noteikti mēģinās dempingot cenas. Tā, vai tā mums jāpakļaujās tam? Nu, kā ja viņi aizvilinās no mums klientus, atpakaļ mūžam nedabūsim. Nu, bet mēs taču nevaram pavēlēt ēdināt cilvēks. Nu, pagaidām, bet ir jāizdomā viņiem kādu īpašo piedāvājumu. Es nezinu, tur biznesa pusdienas, vakariņas. Zini ko, lai viņi to restorānu vispirms atver, un tad mēs domāsim. Ha, kā tad? Un tad es momentāli būšu klāt. Nu, tev tur nevajag demonstrēties. Kā tad, vai ne? Šis var un es ne? Viņiem, redz, būšot atsevišķs bārs. Droši vien arī dzērienu karti un profesionāls bārmenis. Un tu neesi profesionāls bārmenis. Es, jā? Es esmu viss kas. Man jau iebāz to degunu. Un notiek pa vakariem. Čīgās god pretīgu dzīvā mūsu. Necel paniku. Mūsu klienti ir mūsu klienti. Un tici man, viņi nekur nepazudīs. Dien. Jūs arī atnācāt pusdienās? Nē, es atnācu pēc ābola. Bet varbūt pēc āboliņa. Labi, pajokoju. Nu, kafiju vismaz ar mani iedzers. Nē, es nedzeru kafiju ar vīriešiem, kas pliki skraida pa mežu. Paskarbi. Tāpat kā atstāt man vienu mežu vidū uz ceļa un aizbraukt. Kā redzams, līdz pilsētai tu tiki? Jā,
Kādu stundu stopēja mašīnas. Laikam neievies uzticību. Bet, to savu mašīnu tomēr apturēja. Jā, kaut kā uzreiz nesapratu, ka tevi no mašīnas ir izmetusi sieviete pēc seksa. Bet varbūt pirma? Ja tā, tad viņi darīja pareizi. Paklausies, tu taču man vispār nemaz nepazīsti. Man nav arī nekāda vēlme tevi iepazīt. Peterson kungs, jā, es esmu jūsu viesnīcā. Te ienāc paēst. Tā, jā. Ja jums būtu brītiņš laika, tad es labprāt ar jums satiktos. Kāpēc raudi? Kas notika? Es atkal satiku Danielu. Un tu viņu joprojām mīli? Nē! Vienkārši es viņu nebiju gatava uz visu. Bet viņš pret mani izturs, kā pret tādu pēdējo pomsi. Preteklis! Viņš tāds vienmēr ir bijis. Es vēl tev neticu. Es vēl tev atstāvu viņu dēļ. Kāda es biju idiote! Un tu vienkārši viņā biji iemīlējusies. Es biju akla. Stulbums. Tikko bija kā bitīte, tagad kā lapsene. Besī, man ārā tas tips. Kurš? Tu man pasaki. Es aiziešu nokārtot. Edijs. Tas no konkurentiem? Jā. Aha. Kur viņš ir? Mūsu kafejnīcā. Viņš kā man ierauga tā blenža virsū, kad gribēja pāriest, nācās aiziet. Un tu ko sīkā? Tagad tā padosies, bez kaujas? Es nevaru viņa klātbūtnē neko iēst. Tu teici, viņš blenž? Jā. Virsū? Jā. Pasies, uz mani. Blenž viņam pretī, šitā. Nē, tā nevaru. Vari? Nevaru. Nu tad neko. Tad iešu tam tirļam sadošu pa tās. Nevajag. Vajag. Nē, nevajag. Es apsolīju brātanam. Kamēr viņš aiztinās. Tad atkal sadomāsies, nezinu, ko nevajag. Ja kāds tevi apcels, es to tā neatstāšu. Viss. Fēliks, izbeidz. Nu nē, lūdzu. Es Daniela dēļ pazaudēju visu. Bet viņam no tā nesilts, ne augsts. Viņš turpina sūdzības strādāt. Gan jau viņam tas atnāks atpakaļ kādreiz. Nē, viņš līdz tam vēl daudzām sievietēm pagost dzīves atčakrēt. Es to tā neatstāšu. Ko domā darīt? Neko. Es vienkārši muldu aiz aizvainotības. Labi, bet galvenais, ka man ir jāiet uz interviju. Tas ir tāds reāls variants, ja? Jā. Tad uzliec pūderi, lai neredz, kas raudājas. Un es ieteiktu tev nesmaidīt arī intervijas laikā. Kas tas ir par darbu? Es tagad par to negribu tā runāt. Man ticība neļauj. Kā tev? Man labi. Ieva pasūtīja katalogu ar kāzkletām. Ko es tev gribētu redzēt ar plīvuri? Tad es iešu. Nu, lai tev veicas. Paldies, meitiņ. Jauki, ka piezvanījāt. Man būtu liels gods, ja jūs man pievienotos. Es maksāju. Labi, lai notiek, bet tad ejam pie galdiņa. Ziniet, bet es jūs tiešām apbrīnoju. Kā jūs visu varat paspēt? Jums savs bizness,
jūs vēl viens pats vadāt viesnīcu? Nē, nu tā gluži nav. Es jau jums stāstīju, man ir veseli 2 palīgi. Jūs tikai neapvainojaties, jā, bet no vakardienas tikšanās man palika tāda sajūta, ka viss tomēr vairāk te uz jūsu pleciem. Nē, tā gluži nav. Feliksam ir zelta rokas. Viņš spēj salabot visu, kas te viesnīcās saplīst, un par Ieviņu vispār nav ko runāt. Man palika tāda sajūta, ka viņi gan vēl tāda bērnišķīga. Nenovērtējiet viņu par zemu. Viņa ir gudra un apķērīga meitene. Mārketinga lietas ir pilnīgi viņa ziņā. Es tur iekšā nejaucos. Viņa man tikai painformē, ko jaunu izdomājis. Un reklāma, tas ir pilnīgi viņas lauciņš. Paklau, piedod. Tu pret mani biji rupšs, bet es arī kā vienmēr pāršāvu par strīpu. Kas tad nu? Kaut ko no manis gribi? Nopelnīt gribi? Cik es zinu, agrāk tev nauda ļoti interesē. Kāds ir stāsts? Es tikko dzirdēju, kā Ieva un Aivars runāja, ka grāmatvedības firma viņiem ir atsūtījusi pēdējos dokumentus. Un? Un kā nu tās ir atskaites? Tas ir viss par pozīcijām, ienākumu izdevumu, tā ir viesnīca rentabilitāte. Tāds atskaites ir katru ceturksni. Nekas īpašs. Tu nesiedz Petersonim, tagad ir konkurenti. Un āboliņiem šī informācija ļoti interesēta. Tur ir precīzi biznesa dati. Saprotu. Tu neiebrauc? Jā. Un āboliņi, es domāju, neskoposies. Un es visu nokārtošu. Tev vispār rokas nebūs jāsmērē. Kā vienmēr tīrs varēs izkļūt. Bet naudu dalīsim uz pusēm. Priekš manis pa sīku. Man tas neinteresē. Žēl gan. Tad man nāksies meklēt kādu citu, kur tas interesē. Kaut kā nespēju tam noticēt, jo es vakar jau redzēju tikai kāds 3 minūtes, bet man palika tāds iespējas, ka viņai tās viesnīcas lietas, tā nevisai interesē. Tad jau vairāk tā makšķerēšana. Ai, vakar tur iznāca tāda nesaprašanās. Jau bija sajaukusi laikus. Faktiski jau es pats pie tā biju vainīgs. Ziniet, ko, es tūlīt viņai piezvanīšu un lūkšu viņu mums pievienoties. Beidziet, nevajag meiteni liek traucēt. Es jums ticu uz vārdu. Ja jūs sakat, ka viņa ir ļoti prasmīga, tad droši vien tā arī ir. Es gribu, lai jūs pats par to pārliecinieties. Ei, nē, nevajag, lūdzu, nē. Labāk pasaki, kā es izskatos. Skaistākā? Mana bratanta čurka pasaulē. Beidz muļķoties, jokoties. Es nejokoju. Tu tā saki, tāpēc, ka tu esi mans onkulis. Un? Bet paskaties uz mani kaut kā tā, savādāk, tā kā svešinieks, tā no malas, Nē. Ok, labi, skaidrs. Diez, kas nav. Paklā. Tas ētiks. Ja viņš 2 sekundes laikā nepateiks, ka tu esi skaistākā sieviete pasaulē, es viņam to iedalbīšu. Viņš jau neko neteica, viņš jau tikai skatījās. Neteicu un skatījās. Pazīstu es tādus. Skatījās tā kā, it kā tev nekas nebūtu mugurā, vai ne? Halo? Ko? Nē, es negribu ar to tipu pusdienot. Ja tu gribi, tad tu pats to arī vari darīt. Nē, es neiešu. Re, tūlīt būs. Negribēju nākt? Nē, ko jūs? Nāk ar lielāko prieku. Mazliet atpūtināt acis no datora. Tas nav viegls darbs. To gan es kā arhitekts ļoti labi saprotu. Jā, šorīt pat kāds 5 stundas pie ekrāna jau arī pavadīju. Jā, pareizi. Jums jau var teikt, visi datorā. Nav vairs kā kādreiz, kad bija jāstāv pie rasējumā dēļ. Jā.
Ko dari, ko? Vestibilā internets uzkārās. Satnācu pārbaudīt, vai šeit viss kārtībā. Nu, tad jau viss kārtībā, vai ne? Jā, labi, es eju. Kas tev tur rokā? Nekas. Parādi. Palaid mani. Parādi. Nekā tur nav. Au! Kas tas ir, ko? Kas tas ir? Kas tas ir, puisi? Saprati? No rītdienas tu esi atlaists. Saprati? Klausies, un kas tev tie par tādiem noslēpumiem no manis, ko? Kādiem noslēpumiem? Un kā? Tu pat gribēji, lai es ievu savu aldzinu. Es arī to daru.